Raidījumu organizē Miss un Misters Latvija. Ģenerālsponsors Kiwi Art of Nature. Jau 23. jūlijā kinoteātrī Splendid Palace norisināsies konkurss Miss un Misters Latvija 2016. 16 jaunieši no visas Latvijas cīnīsies par titulu Miss un Misters Latvija 2016, kā arī tiesībām pārstāvēt Latviju prestižākajā skaistuma konkursā pasaulē Miss World. Sagatavošanās process finālistiem ir bijis ilgs, jo viņi tika mācīti ne tikai apgūt skatuves mākslu, attīstīt un realizēt savus talantus, bet arī runas mākslu, fizisko un cīņas kultūru, cigu un mieru un harmoniju. Šovakar mums būs tā iespēja iepazīt dalībniekus un redzēt, kā finālistiem veicies, gatavojoties konkursam. Konkursa rīkotāja un aģentūras Miss and Mr. Latvija vadītāja Kristīna Jedenko, Miss Latvija 2005, cer, ka nacionālais konkurss Miss un Misters Latvija kļūs par skaistuma, veiksmes un popularitātes simbolu. Vispār man ir ļoti garš stāsts. Viss ceļš iesākās laikam ar manu vecāko māsu, ar ko mēs arī kopā organizējam. Viņa iekļuva Rīgas finālā 98. gadā, un es kā jaunākā māsa visu to vēroju un visu mācījos no viņas. Un tad, kad man palika 18 gadi, viņa mani aizvilka, tā var teikt, pilnīgi ar varu uz atlasi, jo es vienmēr biju tāda kautrīga meitenīte, kad uz skatuvi nerādīšos, bet tomēr es aizgāju un kļuvu par vicemis Rīgu, pēc tam es nokļuvu Latvijas finālā, un tad tā pavisam negaidīt es uzvarēju 2005. gadā. Es jau skatos, es fotografēšos, lūdzu. Mēs tā picerējāmies. Tā, pirmais pāršos, Un tad, protams, sākās starptautiskie konkursi, Miss Pasaule, Miss International, Miss Globe, Miss European Union, bija arī tituli. Un tad bija mans hobijs. Un kā jau pēc tam vēlāk, es arī tiesāju starptautiskos konkursus, arī tiesāju nacionālo konkursu, vienmēr palīdzēju Intai Fogalei. Un tad pienāca tas laiks, kā saka, visam savs laiks, un vienkārši negribējās, lai tas konkurss vienkārši pazūd, jo tas tiešām dod jauniešiem daudz iespējas. Šodien mums ir tāds uzdevums, mums vajag pušiem atrast smokingus uz viņu jauko vakarklēju zolīdo izgājienu. Un tā kā mēs nolēmām, ka it kā šeit ir ļoti liela dažāda izvēle un dažādās krāsās, bet mēs nolēmām, lai būtu tas pats zolīdākais melnie smokingi, balts krakls un tauriņš. Mēs tagad esam Baronu kvartālā, manā drēbju skapī. Ļoti liela izvēle, tā kā. Tagad mums jau ir pirmais finālists, gandrīz vai gatavs smokings. Man šķiet, tev visgrūtāk, tāpēc, ka tu mums tāds esi ļoti... Jā. Es pat nevaru pateikt tām sakačājies, bet nu smuki guļ smokings, un tagad tev būs jāpielaiko bikses un krēkls, jā, un tad mēs atradīsim arī pie tā tauriņa. Jā, labi. Tā kā jūs redziet, ļoti liela šeit izvēle manā drēbju skapī. Es viena nekādā gadījumā netiktu galā ar to visu, un līdz ar to mums ir stilisti līdzi, kas mums palīdzēs tā puišas pārvērst par īstiem džentelmeņa. Kaut vai viņi ir jau īsti džentelmeņi, bet smokingā nekad nav vainas. Iznāciens ir tā kā viens no pēdējiem šis? Tas būs iznāciens pirms kronēšanas un rezultātu paziņošanas, jā. Tur būs ļoti smuks, arī meitenēm būs smukas kleitas un būs tāds nedaudz mistisks izgājiens, un tāpēc mēs izdomājām, ka mēs kaut vai gribētos izvēlēties gan zilās krāsas, gan sarkanās krāsas, bet mēs tomēr pieturēsimies pie zolīdās melnās krāsas. Pagaidām iet labi, jau augšu atradām, tagad meklējam bikses. Ceru, ka ko atradīsim, jo patīca, ka šīm modelim tikai pēdējais bikses palika. Jā, ikdienā staigā bieži uzvalkot? Nē, tikai kaut kādos īpašos pasākumos, parasti staigoju kaut kādas sporta drēbes. Uzvalkāt ērti jūties, un tad, kad tu uzvelk vai nē? Tieši šito vai vispār? Vispār. Vispār man patīk. Vairāk es saku, ka man ļoti piestāv, bet nezinu. Kaut kā gadas tika kaut kādam
pasākumiem īpašiem. Ja tu strādāt bankā, droši vien būtu jāvelk dienu. Nu jā. Kā vispār sajūtas līdz konkursam? Nu labas. Gatavojamies mazliet. Ko esat darījāt par šo laiku? Bija visādi mēģinājumi, dējojām kaut ko tikai nedaram. Šodien iesim uz spā bowlingu spēlēt un tā vairāk izklaidēties iesim. Tāpēc tas būs pirmo reizi atpūta? Nu tā, pēc visiem treniņiem. Nu, nē, bija jau kādi pasākumi, kaut kur braukājām, bet es neesmu no paša sākuma, es kaut kur mēnesi izlaidu, ja? Tāpēc priekš man šodien būs pirmā reize. Esmu ļoti Un tikai pēc nenormāli piestāv, ne? Nu, smuki, pēc jāpieraksta. Ikdienā daudz staigā uzvalkā? Jā, gadās arī. Vidū. Tagad laikam vēl biežāk staigās, kad sev tik smuku redz spogulī, ne? Noteikti. Būs pēc tam jāpērt, ne sev. Jā, vēl trešo skapī. Vēl viens ir. Kā tu domā, biežāk ir jāstaigā klasiski vai tomēr jāatstāj klasiskais īpašiem gadījumiem? Es domāju, īpašiem gadījumiem nesapratāt. Es iedošu numuru, kur ir brīvas zvans, un Priecīgs, ja? Jā, ļoti. Tātad, šobrīd notiek lielā cīņa ar biksēm. Esmu izbrāķējis jau 3. bikses, un Kāpēc? acīm redzot, esmu nestandarta miesas būvs. Esot atsevišķi jāmeklē visi. Kā tev vispār ikdienā ir ar uzvalkiem un klasiskām drēbēm? Kā tu ģērbi? Ikdienā diezgan brīvi ģērbjos. Man tā, vai nu darbā ir formas tērps, dienas tērps. Ikdienā tas kaut kas vieglāks, prot, šorti, teikrēkli, bikses, džinsi. Uzvalks īstenībā diezgan racināk uzvalkt kaut kādos svinīgos pasākumos, izlaidumos, teātra, operas apmeklējumos. Labi jūties vispār uzvalkā? Labi jūtos, jā. Svinīgāks reiz. Jā, konkurss tuvojas, jūtams, spriedzi paliek lielāka. Mēģinājumos jau nervi sāk nedaudz uzdot, ka jau tuvojas un joprojām nezinām soļus un ritmā nevaram ielikt un kaut ko tādu. Nervi pasniedzējiem vai jums pašiem? Nu, pasniedzējiem jau nervi jau kaut kādas pirmajos mēģinājumos jau uzdeva. Mums dara tikai sāk uzdot, ka mēs sākam apzināties. Pasniedzēji jau apzinājās to sākumā, ka būs traki, bet mēs dara tik sākam. Domā, paspēsiet visu Es sadzīt? domāju, ka noteikti paspēs. To satraukumu kaut kā norīs sevi un izdarīs visu, ko vajag. Kā ar iekšējiem strīdiem, konfliktiem vai viss kārtībā? Viss kārtībā. Tā nav nekas. Kaut kas varbūt laika pa laikam tā paceļas, bet nekas nopietnas un ievērības cienīgs. Nu, kaut kas viens ir bijis, kaut kāds pat smieklīgs atbildības. Kā nē? Meitenes kašķējās? Nu tās jau pa dzīvi kašķējas visu laiku. Tāda meitenēm daba. Ko viņas nevar sadalīt? Tos pašus krekliņus mums izdalīja baltos logo krekliņus, tad tur bija kaut kādi kašķiņu strīdi, kurai labāk kurš iztītos, un tad tur izķēra izmērs. Tāda mazliet dzīves sīkuma. Pušiem viss ok? Pušiem viss kārtībā. Šobrīd atrodamies drēbes kabī, pielākojam smokingus. Šobrīd izskatos šādi, gala rezultātu vēl nezinu. Patīk vispār? Protams, ka patīk. Izstās labi, klasiski, zolīdi. Vienmēr ir paticis klasiskais stils. Daudz staigāju? Ikdienā, ja runājam tieši par kurpēm, tad būtībā ļoti bieži, jau no bērnības staigāju klasiskās kurpēs, kas attiecas par uzvalkiem, tad pārsvarā uz pasākumiem, uz kaut kādiem mītingiem, kaut ko tādu, kas ir mazliet svinīgāks. Ikdienā vairāk brīvā apģērbā. Kā vispār nav nogurums jau par šo laiku sakrājies? Nu, vēl cik palicis ir? Nogurums nav sakrājies tādēļ, kad universitāte ir beigusies. Tagad ir daudz brīva laika, ir tāds mazliet neticamības faktors, ka universitāte ir tiešām beigusies. Bet tagad var vairāk koncentrēties uz pašu konkursu. Kā beidz universitāti? Ļoti labi, viss kārtībā. Sesija nokārtot. Var aizmirst par otro kursu. Jā, kas līdz šim noticies vēl starp dalībniekiem vai kaut kas jauns? Uzturam draudzīgas attiecības, pasākumi, noris visādi pasākumi, tiekās. Ko šovakar darīsiet? Šovakar mums ir paredzēts Island hotelī, mums ir paredzēts bowlings,
šautriņas, būtībā izklaidējuši pasākums, arī spā iekļauts. Tad vairāk tāds atpūtas pasākums. Kā jau teicāt, droši vien kāds varbūt arī ir noguris. Visiem jau tas nogurums kaut kādā mērā ir, un tad varēs arī atpūsties. Meitenēm jau bija kleitu pielaikošana, un tādēļ mums ir atsevišķā dienā, tādēļ viņi arī nav šeit šobrīd. Vakarā jau mēs visi tiksimies, tā kā būs labi. Tev tici, man nevar būt vienalga. Es domāju, vizuāli jā, bet ērtuma ziņā vairāk vienalga. Jā, šito te mums jāieliek. Galvenais tur jau tā liek, galvenais, lai labi izstāst tie brīdī. Un šities ir laikam lakatiņš. Kā tu jūties tādā zolīdā izskatā? Jo vērtējums te būs uz vietas, žūrija vērtējas. Kā tu jūties tādā izskatā? Ļoti labi jūtos. Bieži vispār smokingus nesā? Tieši smokingu nē, vairāk uzvalku. Smokings, man smokings, teiksim, prasība pēc smokinga ir ļoti retos pasākumos, tad būtībā man pašam personīgi smokingu šobrīd nav, tad es vairāk uzvalkos. Kāzās vērēs un citos saviesīgos pasākumos? Lai tik būtu kāzās un viss, šitien te? Droši vien. Jā, bet viņš tev atšūts, vienkārši var ielikt iekšā. Varbūt ir atzīmējies. Jā, tas būs smuki, jo izskatās ļoti smuki tie raksti kopā. Uzvalkā? Nesenāk. Es esmu brīvā stila cilvēks, vairāk jau hipsterīgs tāds. Un kad sanāk uzvalkot? Tā kad iet kaut kādu balvu noteikti, vai kaut kādu lielu pasākumu. Kā līdz šim konkursu tuvojas nav nogurums? Ko tu dari? Nogurums ir pamatīgākais. Skolo darbs un vēl šis pasākums ir ko paskriet. Tā kā gribās izstāties? Neteiksim, ka gribās izstāties, bet ir bišķi tā, ka uz plecēm ir jūtama nasta. Cik palicis līdz konkursam? Godīgi sakot, pat neskait vairāk. Un viss jau plūst vienā. Mēnesis vairāk. Aptuveni, jā. Gatavs jūties? Tā ar visām dejām un Salīdzinoši nē, noteikti. Var vienmēr pie perfekta, var vienmēr piestrādāt, lai būtu vēl labāk. Kā tu esi dalībnieks iepazinis kārtībā? Tur nav konflikta? Nav kā bijuši. Visi forši draudzīgi, atsaucīgi. Nav nekāda problēma. Viss super. Vakarā jūs iesiet izklaidēties, ja? Cik es sapratu, jā. Garāk pasāks kaut ko. Aiziet uz spā, nezinu, ko mēs iesim uz spā laikam, jā? Jā. Tad mēs vēl spēlēsim biliardu, šautriņas, kaut ko vēl. Gal galā es labāk uzskatu to visu pasākumu kā labāk pārsteigumu sev. Mazāk es zinu, foršāk būs tur. Jā, kas tev vēl jāatrod bikses? Jā, noteikti, ka bikses vēl jāatrod un kurpes jau man mājās ir. Noteikti pašam savējās ņemšu tās smukas tādas. Tas būs kārtībā. Tu esi garš, tev viegli atrast, uzvalku nav visai īsti atrast. Noteikti varētu būt sarežģītība kaut kāda. Kā ir? Stilists tev arī palīdzēja kaut ko? Nē. Kā redzat, esam uzlaikojuši uzvalkus. Izstāsta superīgi. Var atrast arī visiem izmēriem, arī ļoti muskuļotiem. Izstāsta ļoti labi. Izmērs arī ir tagad tikai jādomā, uz kurien doties, atpūsties. Šo uzvalku modeli mēs saucam par sirgšlauzai. Kā jau mēs redzam, mežģīnīts, zolīts, smuki. Tagad jādod ielās. Kā tavējos? Manējos sauc centies stāvēt taisni un neko nesplēst. Mēs katrs esam individuāli atšķirīgs, katram ir savas superīgās īpašības. Ak, viņš domāja tieši tā, gluži kā spogulī. Protams. Sveicināti. Braucu tikko no Jelgavas, atbraucu tikko arī. Baigais sastrēgumi bija pa ceļam uz Rīgu braucot, kā arī braucot pa šoseju Jelgavas. Baigie lieti bija tā, ka brauc akvaplanēšana, pilnīgi sākās, domāju, līdz galam netikšu, bet kaut kā veiksmīgi iebraucu šajā miestā. Tā kā vēl atradu šo mājiņu, arī bija diezgan sarežģīti. Izbraucu visus tos veikaliņus un prasīju, kur tas drēbis kapis. Nevarēju atrast. Beigās atradu. Un tu esi tā kā patīkams satraukts varbūt par Jā, es nevaru sagaidīt, kādu uzvalku man piemeklēs. Jo parasti ir grūti atrast mana garumu, varbūt kaut kādu piemērotāku. Jo viņi par šauru vai par platu, un tad grūtāk ir bišķi. Skatīsimies, kas būs. Un daudz dzīvē esi vilcis uzvalkus? Sanāk uz kāzām uzvalku, kādus uzvalkus. Kodiem ir kādiem tādiem lielākiem pasākumiem piemeklēju kādu uzvalku. Ja es precētos, noteikti kaut kādu zilganīgu es varētu izvēlēties krāsu. Tā varētu labāk būt.
tautas starpā arī būtu gatavs precēties? Tautas starpā? Varbūt 16. gadsimtā, jā. Jā, ko jūs sadarījuši? Šajās dienās mēs esam piedalījušies judo, cīņās, tur trenējušies, gatavojušies priekšnesuma, priekš 23. laikam jūlijā. Un esam dejojuši diezgan daudz. Vakar arī dejojām, trenējāmies priekš izgājieniem, kā arī ļoti daudz ceļamies trenižeru zālēm, pilnveidojam savu ķermeni, vēl kaut kādīgi sirsniņu trenējam. Nav uztraukums tuvojoties? Nu tā, nosacīt. Kas vēl uztraukums tuvosies? Kad tuvosies tas fināls, tad jau tas uztraukums būs lielāks. Varbūt. Tagad pagaidām vēl diezgan mierīgi visu uztveram, nekaujamies. Un tu strādā, dzīvo Jelgavā? Strādāju, jā, dzīvoju arī Jelgavā. Tur viss notiek, kas visa mana dzīve, ikdienas. Un jums diezgan regulāri nedēļā sanāk pabraukāt? Jā, man tā ir sanāk, man izbraukāt tos kilometrāžu diezgan, jo man sanāk 47 aptuveni kilometri no Jelgavas, visu izbraukāšanu pa Rīgu. Sanāk, piekdien, sestdien, svētdien. Katru dienu? Jā, katru dienu. Ir dienas, kad var paliek šādi pa Rīgām, bet pārsvarā jau braukājums. Bet, kā, pienākums prasa. Ko vakarā darīsim? Vakarā mums paredzēts, cik saprotu, Islanda hotela viesnīcā pasēdēšana, tā kā vairāk spa un bowlings, tāds mierīgā fotosesijas, kā arī kaut kas tam līdzīgs. Bišķi nogurums, labāk varbūt sporta zālē aiziet, pilnveidot vēl kaut ko sevi. Tad, kad ir nogurums, tad ir nevis jāatpūš, bet Jā, tad ir vēl vairāk jāpastrādā ar sevi, tad vienkāršāk pēc tam rehabilitēties. Kaut kā tā. Nav mans stils. Es pats priekš sevis vienmēr biju stils MRB, es skatījos, kur varētu labāk piemeklēt un pēc tam gājis meklēt pa veikaliem. Un kur ir labākie internetu veikali, kur meklēt drēbes? Internetu veikali priekš manis es esmu vienīgā, ko esmu skatījies, tas ir eBays un Amazon vēl, kur es esmu skatījies. Pārējos es neesmu īsti izmantojis. Kaut kāda neusticība valda tajā visā. Paņemšu tādu izmēru, atsūtīs ķīniešu kaut kādu. Viņiem tam ķīniešiem tā jau ir tie izmēri. Kaut kāds XL, tas ir mums M bezmaz vai. Ir apakšbiksēs ļoti daudz variantu, kas esmu kļūdījies. Tūlīt paņemušajiem izmēru tā, ka tas ir tāds vakar kleidās meitenes pagaidām tikai redzēts bildēs. Skaisti, krāsaini, koši. Pilnīgi viss svarīgs krāsas izmantotas. Gribās dzīvē arī redzēties? Protams, to mēs redzēsim laikam 23. jūlijā. Varbūt vēl kādā pasākumā, bet pagaidām vēl nav nejausmas. Zināk, pirmie, kad skails bija apakšbiksēs, tad tā būtu intriga. Tā jau nav intriga. Ķerbies nost, filmējam. Es esmu stilista asistents šeit, un šodien mēs piemeklējam misteriem. Viņi uzvelk smokingus, un mūsu tā doma ir tagad uztaisīt, par cik visām meitenēm ir krāsainas kleitas. Viņiem būs viss klasiskā līnija, visiem būs viss melnbalts, tikai katram būs savādāks individuāls krekls, varbūt savādāka žaketa, un tā tas viss atšķirsies tauriņi. Tāpēc mēs tagad, katram puisim mēģinam tieši piemeklēt to īsto viņam. Īstenībā līdz šim diezgan viegli, mēs jau diviem pilnīgi visus atradām, tāpēc, ka veikalā arī daudz liels plašs sortiments un ir viegli atrast. Kā kurš daži jau puks, ka nepatīk kaut kas, bet, ir jāizskatās klasiski, ir jāizskatās labi, tāpēc ir kaut kādam jāpārkāp saviem standartiem pāri. Šodien, jā, pirmu reizi. Tu esi skaties, un mēs paskatām par restorānu. Vai ciešām? Ceru, ka viss būs labi. Tā nav bikses pa lielu, bet tu pats arī staigā uzvelk ko tikai? Ikdienas ne, ļoti rēti. Uz izlaidumiem, kāzām, svinīgiem pasākumiem? Tikai tā, jā, kād kāzas, kād pasākumi, bet tas nav bieži. Jā, bet uzvelkot jūties ērti, patīk pašam vai nepārāk? Man ļoti patīk. Es jūtu sevi ļoti tā brīvi, ērti, stilīgi un vīrišķīgi. Tā kā, manuprāt, man ļoti piestāv. Kostūmi, žakete, klasisks tās stils. Man patīk strādāt ar stilistu, jo viņa dara visu darbu. Mums tikai vajag piemērīt un lai tas
smuki izskatās un visu darbu dara viņi. Nē. Man patīk viss, kas notiek, jo mēs nodarbojam ar sportu, dažādas pasākumas, drīz brauksim atpūsties kaut kur. Piemēram, šodien braucam uz Ķīpsalu, te būs bowling, spēlēsim bowlingu, spā. Tātad vajag baudīt to laiku, kamēr tāda ir iespēja. Gribu pateikt lielu paldies Trēbju skapim, tāpēc, ka mums tagad puiši izskatīsies ļoti eleganti, ļoti šarmanti un galanti fināla laikā 23. jūlijā. Tā kā gaidiet pārsteigumu. Paldies! Yeah. Super! Kā jums gāja? Mums gāja interesanti. Pirmo reizi, ko tā daram. Interesanti, ļoti aizraujoši. Beigas prieks par pašiem. Tas nav kārtīgi emocijas, beidzot esat izlauzušies. Tas pašiem neticās? Nē. Godīgi saka, necās. Vienu brīdi bija tā, ka galīgi neticējām, ka tiks nomogāt. Likās, ka ir pilnīgais bezceļš un ka tu vairs nezini, kur tālāk meklēt. Super, bija interesanti. Apsveicies ar izlaušanos. Paldies. Nē, kas čējāties ap divi? Nē, bija ļoti labs komandas darbs, bija ļoti labs, ideāli. Visu atradām. Bet kā jūs sadalījāt pienākumus? Tev ar 2-6 cilvēki iekšā uz 1 stundu, tas nav viegls uzdevums, vai ne? Interesants uzdevums. Jā, mēs kaut kā tā sapratām viens otru, kas ko meklē. Pēc kārtības viens atrod, otrs otru atrod un tad aiziet un aizgājiet. Bija kādā brīdī tāds lūziens un panika, likās, ka netiksiet galā ar šo uzdevumu? Uzdevums bija grūts, bija ko iesvīst. Bet bija tāds brīži, kad nācās tā cītīgāk padomāt, bet tikām galā. Es pati esmu bijusi šādās istabās un ir tāda sajūta bišķiem, ka tu esi tā kā muļķis, jo tu apstulbs, tu netiec tālāk, vai jums nebija tā? Ka tu liekas, kā? Nevar taču saprast, kas te notiek. Daži momenti bija, bet vajadzētu vairāk padomāt. Mēs tā, nezinu, bet kā sākam vairāk padomāt, kā aizgāja tā. Tie ir neko, vajag interesanti, vajadzēs vēl atnākt uz citu kādu istabiņu. Un kādas īpašības jums palīdzēja tikt ārā? Prāts un attapība. Un labs komandas biedrs. Vēl ķīmija plusiņš, tur vēl ķīmija bišķiņ saistīts, bet, jā. Bet tikt vienam ar otru uz stundu ieslēgtiem vienā telpā, vai jums tas bija tāds pārbaudījums, vai jūs jau pirms tam zinājāt, ka ar šo cilvēku es tikšu galā, viss būs kārtībā? Nē, es jau zināju, ka būs viss kārtībā. Jā. Mums abiem bija skaidrs, ka viss būs kārtībā. Uzdevumi nebija tik droši, bet... Tā jau reizē arī tāda intīma gaisot, ne? Nebija tāda? Jā, noteikti. Leonardo da Vinci kambara intīmākā vieta, kas bijis. Var atrast meiteni uz randiņu, ne? Noteikti. Viennozīmīgi. Iespandēt uz 1 stundu. Piespēt kārtā tikt ārā viņai. Ļoti labi. Un kas bija tās īpašības, kas jums palīdzēja tikt ārā? Intuīcija. Matemātikas prasmes. Dārzkopība. Jā. Loģika un vēlme tikt ārā. Tās ir jūsu stiprās puses, ar dārzkopību arī kaut ko darīt? Nē, tā noteikti nav mana stiprā puse. Bet no jūsu rakstura īpašībām, kas tā kā jums, jūsu iezīmes, kas jums palīdzēja? Kā jūs sevi vērtējat šajā telpā? Tas jau tāds tomēr pārbaudījums sev. Viennozīmīgi tas, ka mēs esam neatlaidīgi, ka mums ir mērķis, mēs to ejam. Varbūt pat, ja mēs nezinām, ko īsti un kā darīt, mēs vienalga ejam uz mērķi, meklējam visu variants, kā to izdarīt. Guļam tajā virzienā. Un vai jūs pieļāvāt iespēju, ka jūs varētu netikt arī ārā šīs stundas laikā? Nē, noteikti nē. Kaut kā mēs tiktu ārā. Jā. Vai jūs kādreiz esat bijuši stundu ieslēgt kādā istabā, no kuras jūs netiekat ārā? Protams, esam. Tad ir liela panika sākusies. Visu lauzām, daudzījām, lai tiktu ārā. Kur tas bija? Lidmašīnā. Tolta. Nopietni? Jā. Kā beigās izbeidzās? Protams, jā, viss kārtībā. Tikām ārā, draugi pajokājās. Šeit nevarēs daudzīt. Jā, žēl gan. Nē, es nekad nebiju. Es arī neesmu bijusi. Vai jums ir bail doties iekšā, vai ir sajūta, ka viss būs kārtībā un jūs izlauzīsieties, tiksiet ārā? Protams, uzstādīsim rekordus šodien. Mēs jau esam noskaņojušies, saskatījušies videoklipus, kā to vajag darīt. Kā vajag pareizi celt kaut ko gan jau kā viduslaiku laikos. Puisis izklausās. Jā, viņš sakārto. Jā, ja puisis saka, tad gan jau vinēsim. Bet jāglabā optimismu, man liekas, jā, mēs tiksim ārā.
Un kā jums liekas, vai jūs nekašķēsieties iekšā, nestrīdēsieties? Noteikti nē, mēs ļoti draudzīgi. Jā. Un kāda būs jūsu taktika, lai tiktu ārā? Vai jūs kaut kā sadalīsiet pienākumus, vai ko jūs darīsiet? Mēs vēl domāsim. Apskatīsimies istabu no sākuma, tematiku padomāsim un sāksim meklēt atslēgas. Es domāju, ka es piekritīšu Jūlijai, kā tieši tā arī mēs darīsim. Nav nejausmas, kas būs jādara, bet viņi jau ka uzvarēsim. Tas ļoti optimistiski. Gatavs uzvarēt. Protams. Lai jums izrādās, lai neiestājas klaustrofobija. Labi. Labi, paldies. Mēs dodamies.